Pilsētas svētku organizēšana sākas uzreiz pēc šiem svētkiem. Jānovērtē, kas patika pilsētniekiem, bet kas ne ļoti. Turmāk jāsagatavo pārsteigumi, jāņem vērā populāro izpildītāju viesizrāžu grafiks. Šoreiz par galveno notikumu kļūs grupas Splin koncerts, kurš notiks 4. jūnijā sestdien 21:00 Vienības laukumā. Kārtējās darba grupas sēdē pilsētas domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Jāņa Dubšinska vadībā apsprieda, kā izveidot olimpisko pilsētiņu. Droši vien tas būs viens no visinteresantākajiem pasākumiem. Vienības laukumā jau kā ierasti mēs aizvadīsim pirmo ielu basketbola čempionātu posmu, kas salaši ir ļoti populārs un dažreiz pulcēs vairāk nekā 40 komandas. Tāpat plānojam arī spēka vīru šovu. Atbrauks pie mums Latvijas Stiprinieku Republikas pārstāvi. Tur būs iespēja ne tikai vērot šīs sacensības, kas vienmēr piesaista lielu skatītāju skaitu, bet arī pašiem piedalīties tajās, dažādas stafetes un arī pasākumi bērniem un arī ģimenēm. Un mēs arī gaidām apstiprinājumu no Rīgas par to, ka pie mums būs arī elektrolimpiskā pilsētiņa. Tieši pilsētas svētku laikā šajā olimpiskajā pilsētiņā iespēja būs piedalīties gan pavisam jauniem bērniem, meitenēm, puišiem, gan arī jau pieaugušiem un pat pensionāriem, piedalīties dažādā veidā tādos kā sportiskos vingrinājumos, kur nebūs sacensības par pirmo vietu, bet gan tieši otrādi izklaides tādi pasākumi, lai kopīgiem spēkiem iededzinātu olimpisko lāpu, kura pēc tam atradīsies arī Daugavpilī līdz pat Rio de Janeiro olimpisko spēļu beigām. Šogad svētku devīze Daugavpils tā ir ģimene. Protams, daudzi pilsētnieki apmeklēs koncertus, paskatīsies avio šovu, apmeklēs amatnieku gada tirgu, bet pilsētas dzimšanas dienā ir iespēja kļūt ne tikai par skatītāju, bet arī par aktīvu notikumu dalībnieku. 31. martā mums beidzās pieteikumu saņemšana radošajiem kolektīviem. Tad mēs jau zinām, ka mums pilsētas svētkos uz dažādām svētku skatuvēm gan mikrorajonos, gan pilsētas centrā uz Rīgas ielas skatuves un Dubrovina parkā un Pumpura parkā, kas šogad ir jauninājums, piedalīsies vairāk nekā 100 dažādu radošo kolektīvu mūsu pilsētnieku, kuri vēlas parādīt savu prasmi, savu uzstāšanos un dāvāt svētkus mūsu pilsētniekiem. Visi tiek aicināti piedalīties svētku gājienā, kas notiks 4. jūnijā 13:00. Pieteikumus jāiesniedz līdz 20. maijam. Uzņēmumi, organizācijas, skolas, protams, ies pa Rīgas ielu spilgtos teatralizētos kostīmos. Bet organizatori gaida gājienā arī ģimenes ar bērniem, kuras veidos pašu galveno kolonnu – Daugavpils nākotnes kolonnu.